Čau, čau! Te Hugo! Vai gribi zināt, kas notiek jūras krastā? Ejam un skatāmies kopā! Ceļš līdz jūrai ir tāls. Pašu jūru sākumā nemaz nevar redzēt. Re, te ir ceļa zīme, ka ceļš domāts tikai gājējiem. Te cilvēki iet. Te brauc ar divriteņiem. Un te iet kopā ar suni. Šī ceļzīme rāda, ka var jāt arī ar zirgiem. Te soļot 3 zirgi, 1 balts un 2 brūni. Atā, zirdziņi, atā! Pa ceļam es redzēju arī savvaļas zirgus. Te viņi ēnā veldzējās no saules. Tūlīt jau būsim pie jūras. Skat no šī kalna, jūru var jau redzēt. Tālāk jāiet ar kājām, divriteņi jāatstāj te. Vislabāk iet ar basām kājām, lai smiltis nesabirst kurpēs. Skat, cik pie jūras ir stiprs vējš, tas pūš gaisā pat smiltis. Esam klāt, esam atnākuši pie jūras. Šodien ūdens ir augsts, neviens nepeldas. Labāk ir būvēt smilšu pilis vai uzcelt telti, kur paslēpties no vēja un skatīties uz jūru. Jūrā ir viļņi. Jo stiprāks vējš, jo lielāki viļņi. Dažiem viļņiem ir baltas putas. Man tik ļoti patīk lēkāt pa viļņiem. Tev arī? Es smiltīs pie jūras atradu ļoti daudz mazus akmentiņus un gliemežvākus. Tos jūra iznes krastā. Tā ir kaļa, jūras putns. Viņai ļoti garšo zivis. Planieris, lidmašīna bez motora. Tās redz jūras krastu no augšas. Jūras krasts parasti ir pilns ar cilvēkiem, taču šodien te neviena nav, jo ārā ir stiprs un augsts vējš. Es arī labāk iešu mājās. Atā! Līdz nākamajai reizei!